Tā Saturns šanī, strēlnieka zīmē, jā, tātad šī zīme priekš Saturnai neitrāla. Tāpēc mēs zinām, ka strēlnieku saimnieks ir Jupiters, guru, jā, attiecīgi. Tā kā guru un šanī ir abi divi skolotāji, jā, mēs esam nodarbībos teikusi, ka ja guru ir diplomātiskais skolotājs, jā, tad šanī ir skolotājs ar mietu vai ar bumu, jā, kas kuram patīk. Tas ir stingrais skolotājs, jā, un attiecīgi viņi savā starpā, neskatot tā kā viņi ir skolotāji, viņi savā starpā ir, kā es saku, diplomātiskās labās attiecībās, jā, tad attiecīgi priekš Saturna strēlnieka zīme nav nemaz tik peļama. Attiecīgi, jau arī esmu teikusi nevienu reizi, ka jebkurai planētai strēlnieka zīmē atrasties ir ļoti labi, kaut gan dažām planētām ir, jā, ne tās labākās attiecības, jā, šajā zīmē, tas labākais izpaužās, bet vairāk vai mazāk tomēr, vairāk ir tas pozitīvais nekā negatīvais. Teiksim tā, tiek uzskatīts, ka šie cilvēki ir ļoti reliģiozi pēc dabas, jā, tiem, kam ir strēlnieka zīmē Saturns. Viņi jau no dabas dod talants kalpot citiem, ir ļoti labsirdīgi, viņi, teiksim, māk atrast valodu ar ikviena tipa cilvēku, jā, gan ar augstāk stāvošo, gan ar zemāk stāvošu cilvēku. Teiksim, materiālā puse šiem cilvēkiem arī tiek nodrošināta dzīves laikā, jā, bet nu, tas vairāk ir dzīves otrajā pusē. Viņi ir ļoti optimistiski, jā, un parasti cilvēki viņiem ļoti uzticās, un tiem arī cilvēkiem arī tiks uzskatīts, ka šiem cilvēkiem arī ir ļoti daudz bērnu, jā, viņi ir ļoti gudri, apdāvināti. Tā kā Saturns pats ir liels organizators un strēlnieks ir mērķtiecīgā zīme, tad attiecīgi cilvēkam piemīt ļoti labas organizatoru spējas, jā, un viņš tā lēnām, bet tā pamatīgi tiecas uz savu izvirzīto mērķi.